ir beigusies 4. diena. 4. Nezinu, paskaidri. Pagaidi. 4. piekdiena, sestdiena, šodien ir svētdiena. Jā, 4. diena jau iet uz beigām. Telefons uzkārās. Kas mums šodien bija? Kristiāns stāsti. Mēs šodien piecēlāmies, mēs gājām paēst. Zanīnāk, čipšiem izstīties, kas saprāt. Zanīnāk. Naču. Mēs! Tev kā mēs šodien piecēlāmies, paēdām brokastis, tad mēs darījām? Viņi aizbrauca uz baseinu abas divas. Mēs pārējie aizgājām uz lielo veikalu, kurš bija ciets. Cik? Jā. Jo šodien ir Tad mēs aizgājām svētdiena. uz citu veikalu, mums sauc Neto, man liekas. Es nezinu. Ar 2 T. Cento. Ar 2 T. Nebija Cento, bija Neto. Mēs aizējām, mēs gribam, tūlīt pirksim lietas. Kā nebija, veikals no 8 līdz 11 strādā. Kaut kā tā. Jā, mēs ar Zanu bijām šeit uz baseinu. Mēs bijām direktori un Zana, mēs bijām no Latvijas un bija vēl kaut kāda Direktori peldē? direktora peldē. Viņai tāds sils, Tāds sesijas tāds. Lūdzu, bez šādiem vārdiem. Jā, Zana pastāst, kā mums šodien gāja baseinā. Tātad, tur bija 3 baseini. Viens lielais baseins, tu mani filmē vai tikai Renātu, vai kā viņa ārā? Visus. Tātad bija viens lielais baseins, kur džumpā iekšā kā sportisti. Minerālvānas, kur bija pretīgs ūdens, sāžu palika. Bet viņš bija rītīgi veselīgs arī un Un rītīgi vēl forši mīļāk. lielais baseins ārā slikāliņa. Tātad, un vēl bija. Vēl viens bija. Un vēl viens baseins, kur džumpā visi iekšā lepnos. Tātad mēs ar Renāti tik gudras izturējām, mēs iet vēl uz tramplīniņu. Sākumā tur bija maziņš tramplīniņš. Labi, mums izšķil, bet tad atvēra lielo tramplīniņu. Es uzskāpu. Vienkārši 10 minūtes domāju, vai laikā jā, viņš saka. Aizgāju līdz galam un dabūju lēkmi, jo es tikai flīžus redzēju. Aizgāju atpakaļ, un tad es izdomāju, ka man jālec. Un es teicu. Nē, un viņa no sākuma viņa aizskrēja līdz galam, un es domāju, ka tev aizgāja, un tā kaut 5 reizes. Jā, un tad es nolecu, un tad es to atkārtoju kāds 5 reizes. Tad es lūdzu Renātis telpā, viņa arī uzgāju uz tā tramplīnu. Tad viņa kāds 50 stundas tur nostāvēja, kamēr viņa izdomāja lekt vai nelikt. Un tād viņa noleca. Es teicu atkārtos, un viņa teica, ka viņa neatkārtos. Pirms tam bija tā, ka es smējos uz to Zane, no davai, nebaidies, lec. Jā, pēc tam, kad es uzgāju augšā, ak, Dievs, man liekas, man tur biks pilns. Tik dievīgi čipši. Jā, man arī. Ko mēs te stāstam par visādiem Tātad, mums šodien bija koncerts. Tas pats galvenais. Es paši teiktu. Tur sīkie, kas Jā, sāk mam. spēlēt Jingle Bell, bija visšķīvākais, ko es dzirdas un ausis asīnās. Kurkru. Mamma, paslika. Jā, Mums patīk mūsu draugu Lietuvi. jā. Spēlē. Viņi tik krūti stāv vienkārši uz direktors skolotājs ir tāds pamats, viņš vienkārši stāv un tāds. Bet tas ir krūti. forši, jā. Džidis tā nedarītu. Varbūt darītu. Oriģināla ideja. Jāsļauj viņam. Sveicieni visiem 1. adventē. Arī jā. Jā. Lai Mums jums dega pie brokastiem viens vērts. mums vakariņās arī dega, bet pusdienās nedega tā svece. Kur mēs pusdienas šodien nav? Arī šeit. Kas mums bija pusdienā? Makaronas sēnē. Jā, bija garšīgi. Bija garšīgi. Man vispār ļoti garšīgi. Mums vispār ēdienas šodien bija dievīgs. Veni, jā, nāk. Benī nāk šurp, mēs filmējam. Benī nāk. Veni, jā, ko tu šodien sadarīji? To pašu, ko Kristiāna? Pastāst, lūdzu. Aizgājiet līdz veikalam sapstāt. Par ko es neko nesaprotu? Veni, jā. O, čipši teikt. Es nezinu, kas par šitiem čipšiem Latvijā darīja. Viņam atradīsim kaut kādu aizietotāju. Es istabā lasīju grāmatu, bet es sapratu, ka es gribu atnākt pie interneta. Jā, ko mēs varam? Nav vai Facebookā. Man ļoti patika šī diena. Es tiešām esmu
mazliet noguruma, man ļoti sāp šeit, visas nevaru pasmieties. Man čiten. Man šķiet tevi. Tu jau esi pārsmējusies, Kristijā. Man šķiet spranda sāp, šķiet arī, paduse, jā, apmēram paduse. Rokas, man ļoti sāp, es nezinu no kā, man tiešām nav ne mazākās nojausmas no kā. Un Šitas ir labs kust. Šitas ir labs. Tā ir reklāma reāli. Jūs vēpīlis, ne? Man no viņus vairs nav. Labākie čips pasaulē. Pat ādaši pārspēja piedoties. Jā, un tā, un mēs tagad gaidām, kad mums ielādēsies otrās dienas video YouTube. Man toks jautājums. Es ļoti atvainojos par kavēšanos, un tā, es sveicinu visus savus sekotājus un fanus. Viņai jāsāk tā kā tie Fanus. youtuberi. Es tiešām nesaprotu, vai tas ir sarkasms, kā jūs runājat, vai nē. Bet jā, mēs esam tiešām priecīgi par to, ka mēs šeit esam, lai arī gribās mājās, bet mēs tiešām esam priecīgi par to, ka mēs šeit esam, ka mums ir iespēja tāda spēlēt un koncertēt šiem cilvēkiem. Rīt mēs dosimies uz Hamburgu, iepirkties un ekskursijās, un tur mēs obligāti visu safilmēsim. Es ļoti atvainojos, ka šodien nav neviens video, un tāds īsts video. Kā mēs to video ieliksim? Vienkārši piedodiet, mums internets ir perfekts. Jā, Ļoti ātrs. ja nebūtu sanas, tad jūs labāk dzīvot bez interneta. Mūsu Radisons. Plašas iespējas. Jā. Nu, labi. Tā mēs sēžam. Tā mēs dzīvojamies šeit. Tā mēs dzīvojamies šeit. Ar čipsiem. Tie čipši debišķīgi. Jā, un ar Marsu. Kurš Latvijā uz akciju maksā 37 centi? Un šeit viņš maksā 80 centi. Tas ir šitajā mūsu Radisonā. Tāpēc, ka Radisonā vienmēr ir dārgi. Pareizi. Jā. Turisti. Tas ir arī viss, man liekas, ko mēs gribam pateikt šodien, vai ne? Man liekas, ka veikalā šie maksā eiro 39. Tas ir 50. Tur staigāja mūsu. Dievinam. Labi, nē, es sākumā domāju, ka viņi tādu pamuļķi, kur neko nemāk spēlēt, un kad viņi uzkāpa skatus. Tad viņi parādīja visu to lietuviešu garu. Jā, man ļoti patīk viņi. Viņi tagad staigā. Lai arī viņi pa naktī neļauj gulēt, bet viņi ir forši. Pa naktī, starp citu, arī šovakar. Tā sieviete patiešām ir laimīga. Paskatieties, viņas smaidu, respektu. Un viņas frizūra vienkārši, diezgan. Īstenībā man viņi netraucē gulēt. Man ir tikai versija ārā, kad viņi vakar klauvēju. Man ir tik laba gulta, ka vienkārši kā melodija. Man jau nepīdam. kāds stulbēs tā kā šitam santim, tas stulbēs trīkstošais logo pulkstens visu laiku, ko pīzi. Tam tur. Jums vismaz nav kaimiņš, kurš guļ 20 minūtes dienā. 20 minūtes. Viņam jāuzlādē baterijas smadzenēm. Un tad izdomā 3 naktī iziet pastaigāt. Jā, un vakar viņš redz 4 aizgāja gulēt, un es kā idiots stundu viņu gaidu pie gaismas. Tu jau sēdā Nomi. Ziniet, lai viņš nērti neiztos. Es sēdēju pie gaismas, gaidīju. Pēc vecas gaismiņas. Mēs tā pēdīsim Roberta Marsu. Nē. Tāds. Labi, tas ir arī viss, ko mēs gribam pateikt, ne? Tiešām viss? Nodāj māju. Viss? Viss, jā. Pamāju. Mēs sveicinām visus savus draugus. Jā, viss. Ģimeni, draugus un kā. Es saprotu, ka slova nebūs. Draudzenes, draugus, puišus, Meitenes. Mammu. Mamītē, predītī, masiņā, brālītī. Es ceturtdien skolā nebūšu. Es arī ne. Es arī. Un te sveicienu no manis operators Seikomi. Mēs neesam vēl runājuši. Nezinu, kurā pilsētā es esmu. Bet, vienalga, tu nezinu, vai es esmu starp dzīvajiem. draugiem. This is Rock and roll! Woo! Jā, čau!